otram mācamies piedot vēl ar vienu. Vārdi ir tikai vējš, te pie aizvērts tecējs, vārdos melnais kļūst balts, un rūpēs paliek salds. Kristīn! Tu neticēsi, kā man gāja! Es tev gribu izstāstīt šodien vienkārši... Pagaidi. Mums ļoti nopietni ir jāparunā. Nāc apsēdies. Māris atveda. Aha. Tu viņu zini? Zinu vairāk nekā man vajag. Pazīsti. Un tagad iegaumē. Māris nav nekādas reklāmas firmas vadītājs. Tas maita tev melo, lai varētu ar tevi pārgulēt. Saproti? Viņš ir sadarējis par milzīgu naudu, ka viņš panāks savu. Nē. Muļķības. Tu runā muļķības šobrīd. Kur tu kaut ko tādu rāvi? Es to zinu. Tici man, es tev šobrīd neko citu nevaru pateikt. Bet es zinu un Māri pazīstu. Tagad tu ņems telefonu un viņam piezvanīs un pateiks visu gaišu un lai meklē citas izklaides. Nē, nu kaut kāds absurds. Nē, es nezvanīšu nevienam. Beidz! Tu runā kaut kādas muļķības. Pasties, es jau tev sen gribēju parādīt. Redzi? Fotogrāfijas no fotosesijas, kuru viņš noorganizēja. Viņš negrib man ievilkt gultā, redzi? Viņam nav pat tādas domas. Nu, labi. Šī ir skaista. Bet ar tādiem vīriešiem kā Māris nav ko ielaisties. Tāpēc, ka tu esi jauka, tu esi mīļa, sirsnīga. Nu, viņi tev pametīs, izmantos un pametīs. Un apsolu, ka tu sev uzmanīsi. Protams. Šī tiešām ir laba. Tu patīk? Patīk? Šitā man arī patīk. Nē, šitā labāk. Viņa teica, ka viņa likšot šito uz žurnālu vāku. Kur tev tāda figūra, ka tu steigā ar visādiem šitiem paltakiem? Viņš tā arī ļoti skaisti. Nu, viss patīk. Pasties. Oh! Cik tev izmaksāja tā fotostudija? Necik. Mēs ar Sašu fotogrāfu kopā mācījāmies. Viņam vajadzēja fotomodelu sesijai. Jolanta ļoti labi derēja, tāpēc arī nebija jāmaksā. Viņa nav tāda. Nekas tev tur nesanāks. Sanāks. Saprot, bez mīlestības ir tādas nepavilks. Skaidrs? Ja vajag, būs arī mīlestība. Viņai ir čāls. Redzēji? Kas man tur ir? Vārds sakot, derībās es zaudēšu. 100%. Arvi gādā man naudiņu. Paklausies, man te viena gaida, ja? Es uz pusstundiņu pazudīšu, ja? Es būšu. Tikai nekavējies, es drīz beigšu. Jā. Marta, kas tev noticis? Iedvesma pagaisusi. Tu saproti, ka tas scenārijs ir vienkārši drāņķis. Kāpēc reiz drāņķis? Normāls scenārijs parastai kāds ballītē. Ne idejas, ne rozīnītes, nekā. Es tev kafiju uztaisīju. Paldies. Vajag saņemties. Ak, Dievs, nu kāda var būt ideja? Papīra balodīši, sirsniņas, vecītes, nu. Ai, paklausies, tu smejies par Jolantu un par viņas pasākumiem provinces bibliotekā. Zini, tas scenārijs ir tāds, ka viņi varētu veidot tieši tur. Man vajag ideju. Ideja nevis šīs te banālās jēlības. Kas sāks? Kā tu vispār iedomājies visu pasākumu? Klients vienkārši dzejoļu lasīšanas laikā sāk skrāpt. Man ir vajadzīgs tā, lai būtu darbība, lai es to varu nosūtīt klientam un nekaunētos.
Piedāvāsim striptīz dejotājs, lai izklēdē publiku. Striptīs un dzējojumi. Satriecošs salikums. Labi. Tad piedāvāsim puķu bērnus. 70. gadu mūziku. Un tēma varētu būt Woodstocks festivāls. Jā, nu redz. Paskaties tikai uz sevīm un idejas birst kā no pārpilnības raga. Tu nevarēji izdomāt interesantāku vietu, kur tikties. Beidz, mierīgi, klusu vietiņu. Es tev latu pasūtīju, lūdzu. Tā, un tagad tu man paskaidro, kas tā ir par fotosesiju, ja viņš viņu bildē. Tās bildes tiešām būs žurnālam. Jā, tās ir īstas bildes. Nu, viņam draugs ir fotogrāfs, īstas studija, īstas bildes. Tu runāji ar Jolantu jau? Jā, es runāju. Viņai liekas, ka es mūlu. Tagad, kad viss tās bildes un bijusi tā fotosesija, viņa vienkārši sēk uz prātā. Muļķi. Tā, es parunāšu ar Māri. Nē, tu nedarīsi. Ar Māru tu nerunāsi. Galvenais nejauc mani tur iekšā, ja? Nevajag viņam neko zināt. Tā, un tu nepacēl balsi, saprati? Atvainojos. Kad viņš spēr sliktenīgo soli? Nezinu. Viņš to var izdarīt, ja Mārs kaut ko grib, viņš to dabū. Es viņu pārliecinātu Jolantu, ka Māris nav nekāds gaišais, tās būs diezgan grūti. Tu ieslēdz viņu dzīvoklī, paņem aiznagbo Tā, durvis ciet. nepacēl balsi, es teicu. Atvainojos. Ko dari pēc darba? Atvainojos. Konrad, kad tu atbrauksi? Vēl nezini? Nezinu. Man vēl mašīna remontē. Klausies, tu neatbrauksi? Nē, es nevaru. Man te ir darīšanas. Zini, man bija fotosesija. Tas ir vāks. Jolanta ir safotografēta, es redzēju fotografijas. Māris veikli tin Jolanta pirkstu. Par ko tu runā? Par fotosesiju, par ko gan citu, par fotosesiju. Viņa ir safotografēta pilnīgi kaila, vienās mežģīnēs, pērlēs. Pilnīgi kaila! Oho, tā ir tā slavenā mūķenīte, jā. Un pats galvenais ir tas, ka Jolanta manī vispār neklausās. Viņa ir iedomājusies savā galvā, ka Māris ir gaišais tēls un ka viņš par viņu rūpējas. Pagaid, bet var jau būt, ka viņš patiešām arī rūpējas. Nē, Ārbis teica, ka tas ir viens no viņa plāna punkta. Beidz, bet tas taču ir tā kā pasakā par pelnušķīti. Šī nepaspēja vēl nemaz ierasties, kad viņa jau princis gaida. Nu, jā, bez zirga, bet ar fotokameru. Pagaid, bet tu viņai vismaz par derībām tu viņai izstāstīji? Jā, es viņai visu pateicu. Es teicu to, ka viņš nestrādā nekādā reklāmas aģentūrā un ka viņš melo. Nu? Bet viņai pa vienu ausu iekšā, pa otru ārā. Viņa man netic. Iedomājieties, ka viņai paveicās, ka viņa tagad kļūst par fotomodeli. Ne, bet var jau būt, ka tiešām. Nu, jā, nu. Nē. Ārvis pats man teica, ka viss ir spēkā un ka šajā nedēļas nogalē viss noskaidrosies. Atvainojiet, ka nokavēju. Tas vairs neatkārtosies. Man piezvanīja. Kas tev piezvanīja? Konrāds, mums vajadzēja ļoti aprunāties. Kur tu biji? Kur biji? Skuķos biji. Dod mašīnu, tiec tālāk ar taksu. Priekš kam tev mašīna? Ar Jolantu pabraukāsimies. Aizbraukšu uz restorānu. Pie sevis vedīs? Protams.
No tev apgriezieni. Kur ir dokumenti? No tev liekas, ka ar Jolantu viss būs tagad, jā? Šodien. Teicu, ka jābrauc tikties ar fotografu, parakstīsim līgumiņu. Fotografu jau nebūs. Tālāk viss atkarīgs no manis. Nu, tad, kad vedīs viņu uz numuriņu uzzvan, tad es sākšu piķīt skaitīt, jā? Skaiti. Ja kāds man zvana, tad nesakursēs. Labi, pasmājiet. Margarita, vajag paaugstināt cenas. Labāk, lai mums pasākumi ir mazāk, bet viņi būs kvalitatīvāki. Tu gribi teikt, ka viņi nav... Margarita, vajag paaugstināt cenas. Grašiem. Nu, labāk, lai mūsu pasākumi ir izsētāk, bet citi mūsu taču parādās liels. Un tad, ka viņi runā par to budžetu, viņi vienkārši melot. Ai, nē, vajag labāk katras jaunas vietas norit. Nu, cik reizes esmu piedāvājis gan bānīti, gan Cilvēki vajag norīt, par ka viņiem šitā laikā grāts, kurā viņi māja. Galvenais, lai būtu vienmēr ir svarīgi, kurā brīdī māja. Bet kāpēc tu to vēl neesi izdarīt? Te varētu vieglāk ar viņu vienoties. Paga, iztiksim bez zemtekstiem, jā? Margarita, vajag paaugstināt cenas. Kristīna, es jau pabeidzu. Es varu tev palūgt uz pāris vārdiņiem. Lūdzu. Kristīna, es drīkstu jau doties prom. Uz kurieni? Nu, man Konrāds atsūtīs ar autobusu mantas, man vajadzētu paspēt paņemt. Labi, jā, beidz, jā. Darba jau mums te daudz nav vairs palicis. Labi, tad es skriešu, jā? Paldies. Lūdzu? Halo, Kristīne. Kur ir Jolanta? Viņa nav pie tevis? Kāda autoosta? Nē, tā... Viņa tev ir samelojusi, nav nekāda autoosta. Mārs tikko aizbrauc ar viņu satikties. Jā, viesnīcā teica, ka parakstīs līgumu ar fotografu. Nekāda fotografa nebūs. Tu saproti, ka tās ir lamatas. Tu nevari viņu kaut kā aizkavēt, kaut ko pasaka viņai. Nezinu, iespunda izdara kaut ko. Nu, labi, piedod par to kaut kā. Nē, netur. Jā, labi. Oh. Taksis. Kāds taksis? Mana māsīca nemaz nav tik naiva, kā man likās. Viņa ir aizgājusi uz randiņu, tagad kopā ar Māri. Šis beidz viņu kontrolēt. Lai taču kļūdās, pat mācīsies no savām kļūdām. Bļāviens ir tāda sajūta, ka tu nevari viņu ciest, tikai nevar saprast par ko. Man ir tāda sajūta, ka tu viņu apskaudas, arī nevar saprast par ko. Māri tev nocēla. Zini, atradusies viziņu, tu labāk nemaisies un dari savas darīšanas. Jā. Tas tipiņš tā it kā būtu viņu nohipnotizējis. Sveiki, Jolanta. Sveiks. Neticēsi parādīt tos fotogrāfijas redakcijā visi kā mēmi, visi stāv. Beidz, tu tikai tā saki. Piedod. Ai, apnicis. Tevi kāds kontrolē? Nu, Kristīna, māsīca. Visu laiku uztraucās, kur es esmu un ar ko. Jolanta, atceries, tu vairs neesi maz meitene. Es zinu. Brauksim. Paldies. Tev ir draugs, kuram tu vari uzticēties grūtā brīdī? Bija, bet vairs nav kopš pārvācies uz Rīgu. Jolantai, tu gribi?
tad uzskatīja mani par savu draugu. Jolanta, Rīga ir tāda pilsēta, kur bez draugiem ir ļoti grūti izveidot karjeru. Nu, mēs taču neesam ienaidnieki. Tad, ja tu esi mans draugs. Kur ir tas fotogrāfs, kurš mūs gaida? Draugs. Atslēdz. Ko tu teici? Neko, es teicu, ka es meklēju Jolantu, bet izslēgu telefonu. Varbūt izlādējās. Kā tad? Veco krānu nomainīja, pielika jaunu, vecais bija pilnīgi čupā. Labi, paldies. Nāc, sēdies, uzvārīšu to tēju. Ko tu par to Jolantu var tā uztraukt? Bļāviņas, kā lai tad neuztrauc? Cik reizes es viņai teicu, ka tie čaļi ir sadarējuši? Viņi manī neklausās, izslēdz telefonu un ignorē zvanus. Kāda tev tur daļa? Kāda man ir daļa, ja viņi dzīvo zem šī jumta, tad es neesmu par viņu atbildīgu. Un tu arī! Ko tu smaidi? Ko tu smaidi? Viņa ir arī tavu mācību. Tu tikai cilā savus dzelžus un viss, ne par vienu nenes atbildību. O viņa tā kā kāds skrienlācim virsū. Pietiek jau mums darīšanas ar visu to policiju. Man ir beigusies pelēkā teja tā, kas tev garšo. Dzersi jasmīnu teju. Nesteidzies ar solījumiem tam fotogrāfam. Es tev vēlāk paskaidrošu, kā tev labāk rīkoties. Jā, protams. Labi. Ejam? Ir viesnīca. Tieši tā. Lūk, restorāns. Traukšā ļoti skaista kafejnīca. Ejam! Ejam! Tev summiņu. Nākamreiz tā neatstāja. Piedod. Es šodien vienkārši kā bez galvas. Izvēlējies? Varbūt mēs varam piezvanīt fotogrāfam, lai viņš pasteidzās. Nevajag. Kā nevajag? Kāpēc tam mēs esam atbraukuši? Es gribu ar tev parunāt. Pirmkārt, nekāda fotogrāfa nebūs. Otrakārt, es neesmu nekādas aģentūras vadītājs. Un treškārt, es vairs negribu spēlēt šīs spēlītes. Kādas spēlītes? Lieta tāda, ka es ar kādu cilvēku sadarēju, ka mēs kopā pavadīsim nakti. Es zinu, ka tās ir muļķīgas derības, bet es gribu, lai tu zini patiesību, jo es gribu būt godīgs pret tevi. Muļķa! Ak, Dievs, kāda muļķa! Stūbeni, kā es iekritu, mani brīdināja, bet es neticēju. Ak, Dievs, cik stūbi! Kad uzsmējies uz mani? Nedusmojos. Vienkārši nepatīkama situācija. Ja tu uzskati man pa kretīnu, es tev tu nedīšu mājā. Nē. Tas, ka tu atzīsties, tas daudz ko maina. Vienkārši muļķīgas derības. Vīrieši dar daudz muļķības. Tas nozīmē, ka manas fotogrāfijas žurnālā arī nebūs. Pagad, tu nedomā, ka es izmantoju fotosesiju, lai tev iepatiktos.
Tikko no tipogrāfijas. Vēl nav pārdošanā. Tik ātri. Nopietni. Skaties, satriecoši atrāds. Atver. Nē, man bail. Atver, nebaidies. Tu tur esi tik skaista. Ak, Dievs! Šausmas! Šausmas, tev nepatīk? Nē, man patīk. Patīk, vai? Es nezinu, ko domāt tagad vispār. Tu esi super.